Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Oho, kaut kas neticams, toķis pilnā sastāvā. Ir, pie tam pilnā sastāvā, pilnā studijas sastāvā, pat teikt. Jonas, arī drīkst kaut ko pateikt. Tu 2 reizes neesi bijis. Gadās. Kā 2 reizes? 2 reizes neesmu bijis. Tu kaut ko gribēji teikt? Vienreiz neesmu bijis. Vienreiz nebija sen. Vienreiz pagājušā gadā. Pagājušā gadā bija pagājušā gadā. Mikrofons parunājot, es tikmēr pastāstīšu kaut ko jaunu. Čau visiem, kas mūs redz, čau visiem, kas mūs dzird šodien, tāds kārtīgs rūciens. Ierūciens. Mēs esam vairāk, man liekas, kā jebkad. Es tā sāku skaitīt, ieskaitot argot. Un mums ir ciemiņi, un ciemos mums būs Gads Cimdiņš, Rallija Alūksne 2013 organizators, stāstīs par to, ko mēs nedēļas beigās varēsim redzēt Alūksnē. Mums ciemos būs divi autosportisti, 2 rallisti, pie tam vēl ne no Latvijas. Viens būs Sims Plangi no Igaunijas, un otrs būs Rokas Kvaracijus. Kāpēc viņi pie mums studijā? To mēs arī zināsim tikai pēc maz brītiņa. Šis tas būs par iepriekšējās nedēļas, šīs nedēļas faktiski aktualitātēm. Pareizi, ja? Oskar, tā es saprotu? Skaidra lieta, daudz, kas notiek vairāk gan pasaulē, tādā ziņā, kā ārpus Latvijas robežām noteikti pastāstīsim par to, kā tur iet. Mums ir Anta. Anta ir gatava mums runāt par Vess Motors jaunumiem. Toyotas, kas pirktākās mašīnas aizvadītajā pasaulē. Lielākais autoražotājs. Prieks, kā jau es teicu, prieks būt kopā ar lielākajiem. Tieši tā. Un maz jaunumiņi būs arī no Ostas.lv. Jūs dzirdēsiet, kas tur mums nākošajā raidījumā būs no Ostas.lv. Bet to sākam, kas bijis, ja? Samā, kas bijis, un par to, kas pašās nedēļas beigās, tad būs redzams, dzirdams, skatāms, taustāms un tā tālāk. Es domāju, ka sākam ar Antu. Es redzu, ka suns jau paliek mazliet. Ja jūs neredzat, tad es jums varu pastāstīt. Pareizi sakot, Anta Jansona pat varēs pastāstīt, kas tad tā ir par šķirni. Jo mums šodien bez cilvēku bērniem ir arī suņu bērns. Tā ir Toyota. Čau, Anta. Vakar. Čau. Labvakar. Lai kā tu nebūtu visiem suņiem, kaķiem, visiem pārējiem raudiem draugiem pārējiem, bet vismaz es jebkurā gadījumā vēlētos apsveikt Toyotu, jo tikko pat līdz mums ir pienākuši šīs ziņas, ka Toyota ir atguvusi pasaules lielākā autoražotāja status pasaulē. Jā, tieši tā, Toyota ir 2012. Gada lielākais autoražotājs. Jā. Vienu brīdi Toyota bija nokritusi uz 2. vietu, ko noteikti ietekmē 2011. gada notikušais tsunami un zemestrīce, kas, protams, apstādināja arī Toyota ražošanu, ko pat mēs šeit uz vietas Latvijā izjutām. Bet tagad atkal viss ir kārtībā, un Toyota ir atgriezusies tā teikt savā vietā. Tieši tā. Kā teica Oskars, ir prieks mums būt 101 rūts kopā ar lielākajiem, ar labākajiem. Tieši tā. Kas tad šodien jauns ir Vess Motors? Ko tu mums stāstīsi? Kāds jaunums? Šodien man ir lieliski jaunumi visiem, kas plāno iegādāties jaunu automobili jau tuvākajā laikā. Tad tu tā stāsti tagad no šīs iet lēnām, tas skaidrāk. Tikai vakar uzsākām Toyota noliktavas izpārdošanu, kas nozīmē, ka visiem automobiļiem, kas ir Toyota noliktavā Baltijā, ir izdevīgs cenu piedāvājums. Slaukiet noliktavas. Jā, okay. Tieši tā. Un modeļu klāsts ir patiešām plašs. Tajā skaitā ir Land Cruiser, Avensis, Corolla, Urban Cruiser, Prius un Verso S automašīnas. Savukārt atlaides varijā atkarībā no modeļa, bet, piemēram, Land Cruiser automašīnām atlaidi ir līdz pat 5600 eiro. Opa. Jā, Avensis automašīnas iegādājums ar atlaidēm pat līdz 3800 eiro. Savukārt pārējiem modeļiem atlaides varijā, bet nekad tās nebūs mazāks par 1500 eiro. Tās nav tās atlaides, kas ir, teiksim, klasiskais variants 399, teiksim, nevis 4 lāti, tas ir tiešām. Un interesanti, ka noliktavas izpārdošanā ir arī Land Cruiser modelis. Es godīgi sakot, pirms tam nekad nebiju dzirdējis, ka arī šīs modelis, kāpēc vispār tiek ar kaut kādām atlaidēm piedāvāts, jo ņemot vairāk, tas ir, manuprāt, tiešām top pirktākais džips vispār Latvijā. Tieši tā, Land Cruiser noliktavas izpārdošanā ir iekļauts pirmo reizi, un tā kā pieprasījums pēc šiem modeļiem ir liels, īpaši ziemā, jo mēs labi zinām. Es teikšu tā kā šogad ziemā? Jā, atkal. Tieši vienmēr ar Land Cruiser var uz ceļu paveikt daudz ko vairāk, kā ar parastu auto. Tad jāņem vērā, ka Land Cruiser piedāvājumu esošie automobiļi rūk ar katru dienu. Un tā kā, ja vēlaties iegādāties jaunu Land Cruiser, tad noteikti pasteidzieties. Cik vispār reāli patreiz ir automašīnas piedāvājumā Vess Motorā?
Šobrīd Vest Motors šajā noliktavas izpārdošanā ir vairāk kā 170 automašīnas. Tas ir visplašākais ir Avensis un Land Cruiser automašīnas klāsts, tā kā piedāvājumi ir automobīļi gan ar automātisko, gan manuālo kārbu, visdažādākajām virsbūves krāsām, visplašāko dzinēju gammu un, protams, arī virsbūves tipu. Tā kā viens var piemeklēt sev jaunu Toyota attiecīgi savām vajadzībēm un vēlmēm un, protams, arī ar īpašu atlaidi. Nu, pats cik tā ir noliktavas tīrīšana, kā tu saki, vienkārši tīrs noliktavas, ok? Tad pieļauju, ka automašīna var iegādāties beidzot pēc principa. Pērk šodien un uzreiz brauc jau rītā. Vai pat šodien? Jā, tieši tā kā automobili visur uz vietas Baltijā vai pat Vest Motors autosalonā. Tas nozīmē, ka izvēloto automobili ir iespējams saņemt jau pat 3 dienu laikā sev tuvākajā Vest Motors autocentrā. Bet, ja auto atrodas Baltijas noliktavā, tad gan gaidīšanas termiņš ir mazliet ilgāks, bet nekādā gadījumā nepārsniedz 2 nedēļas. Nu, tas man patīk. Es domāju, ka ne tikai man tas patīk, arī potenciāli pašai pircējiem, kas klausās un skatās mūsu raidījumu. Jo citreiz taču vispār rūpnīcas pasūtījums jāgaida, nezinu, pat 6 mēnešiem. Tur bija laikam tas trakākais, ko es dzirdēju toreiz. Ja? Saki, lūdzu, cik ilgi vispār Vest Motors un Toyota noliktavas izpārdošana tagad būs spēkā? Nu, pavisam vienkārši tā būs spēkā, kamēr automobili ir noliktavā. Un tā kā izpārdošana tika uzsākta tikai vakar, tad šobrīd piedāvājuma klāsts ir visplašākais un līdz ar to arī vislielākā izvēle. Tā kā, ja plānojat iegādāties jaunu auto, un mēs esam pārliecināti, ka tai noteikti jābūt Toyotai no Vest Motors, ja, tad iesakām pasteikties, jo šobrīd šī izvēle ir vislielākā. Nu, vispār jau būtu ideāli, mēs varētu arī šo Toyota izpārdošanas auto, teiksim, sarakstu pastīties. Viņš noteikti ir pieejams internetu mājaslapā, ja? Jā, tieši tā, Toyota noliktavas izpārdošanas saraksts ir aplūkojums mūsu mājaslapā, kur norādīts detalizēta informācija par piedāvājumā esošajām automašīnām, bet, protams, ka vislabāk ir pašiem atbraukt pie mums ciemos uz tuvāko Vest Motors autocentru, pašiem uzreiz apskatīties iespējamās virsbūves krāsas un salona apdarī uz vietas dzīvē, kā tas izskatās, un tieši tā, un arī noteikti doties izmēģinājumu braucienā un, protams, izrunāt visas detaļas ar mūsu konsultantu. Atgādināšu tikai to, ka arī mēs sadarbojamies ar visām leasing kompānijām, līdz ar to būs visizdevīgākais automašīnas finansēja piedāvājums arī uz vietas mums Vest Motors autocentrā, kā arī jūs esošo automobili pieņemsim kā pirmo iemaksu jaunu iegādēju, vai arī to ir iespējams atstāt pie mums komisijas tirdzniecībā. Nu, ko es domāju, ka tā informācija ir pilnīgi skaidra, jā, tad vienmēr sakot, vakar tika uzsākta Vest Motors Toyota noliktavas izpārdošana. Izslaucīšana, es pat teiktu. Jūs iesiet noliktavā, tur būs tāds tūkšums pilnīgākais nevienā mašīnā. Vispār to es gribētu redzēt, kā tas izskatās. Pēc tam ir ievērojams atlaides, kā jūs dzirdējat. Nevis tur, nezinu, 100 lati, 200 lati, tie ir pāris tūkstoši eiro. Tas ir nopietni. Un vairāk kā 170 automašīnas. Avensis, Land Cruiser, Corolla, Urban Cruiser, Prius, Verso, S vispār. Un piedāvājums ir spēkā, kamēr automašīnas ir noliktavā, ņemot vērā, ka tur viņi tā diezgan ātri man ir. Es gribētu zināt, kāpēc netiek izpārdotas KT86 un vairumā. Kā tu zini, ka nē? Gan jau mēs sagaidīsim arī tādu dienu. Nu, jebkurā gadījumā ideāls laiks, lai iegādāties jaunu auto. Bet es skatos, ka pa ielām ripo jau jaunās paudzes Auris. Ir kāds jau nopircis, ko par jauno Auris vispār saka jauni īpašnieki? Jā, tieši tā, par Rīgas ielām jau ripo jaunie Auris no Vest Motors autocentriem. Nu, paši īpašnieki jau, protams, ir, tā teikt, sajūsmināti par savu jauno auto un saka, ka tas ir labākais auto Auris, kāds ir radīts, un pat par labāko auto šajā segmentā. Bet, nu, šeit atkal jāsaka, nav daudz tur ko runāt, ir jābrauc pie mums ciemos un jāpārliecinās par to pašiem. Nu, tur tā pilnīgi taisnība, nekas labāk par izmēģinājumu braucienu nedot priekšstat par, teiksim, par jaunu automobili. Tā tas ir, jā? Jā, tieši tādēļ man jums, puiši, ir viens piedāvājums. No. Ko jūs teiktu, ja jūs paši izmēģinātu šo jauno Auris un sniegtu savu vērtējumu par to? Es teicu pirmais. Zin kā, senjori, es teiktu, I thought you'll never ask. Tas ir tā kā, man jau likās, ka nekad nepajautās. Nu, ko mēs ar mieru? Protams, ka mēs ar mieru. Kā savādāk? Kur ir? Kur? Kādu un kur jābūt? Tā kā es zinu, ka jūs dodaties uz Alūksnes ralliju. Nu, protams. Nē, es dodos uz tā ir sūdzība. Lietas paši sakārtojas tā kā viņš brauc. Oskars dodas uz Alūksnes. Nu, lūk, Oskar, tad tev būs jādodas uz šo Alūksnes ralliju ar jauno Auris. Ideāli. Sarunāts. Un, ja tu vēl precīzāk varētu pateikt, ar kādu tieši?
Auras hibrīdu. Ar hibrīdu ir lieliski. Man jau bija ļoti veiksmīga pieredze. Es braukšu mašīnu nodot. Ok, sarunāts pirmdien. Okay. Paldies, Ants, paldies, Vesmotors. Super. Un ko mums tad mēs varēsim nākošajā raidījumā pastāstīt. Man ir jābrauc viņu nodot. Mēs varēsim, bet mēs noteikti to izdarīsim. Tātad, Mīrija, ir jaunais Auris. Tieši tā. Es domāju, ka nākam trešdien mums noteikti būs ļoti daudz labu lietu, ko pateikt par šo jauno automobīli. Super. Paldies tev, Anta. Gaidām nākošreiz šeit tev studijā, lai mēs dalītos jau ar savām emocijām. Tieši tā. Paldies jums. Čau. Kas tad notiek Latvijā? Rūcam tālāk. Jā, kas notiek Latvijā? Nē, kas notiek pasaulē? Kas notiek aktuāls patreiz? Nē, tāda rubrika drīzāk, kas notiek pasaulē. Bet, zin kā, pirms mēs runājam par to, kas notiek pasaulē, man gribēs pateikt tādu vienu spārnotu foršu frāzi. Daudz laimes dzimšanas dienā! Redz, ne tikai, es sapratu, Egon, ka Muse kaut kādam mūziķim tur ir arī dzimšanas dienā. Nav nekāds saka, labi sajuka. Bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka šodien mūsu platumgādos ir cilvēki, kas svin ne tikai dzimšanas dienas, bet arī ir vārdienas. Un Egon, no sākuma vispirms bučas tev! Egon, urā! Paldies! Egonam šodien vārda diena. Vakar dzimšanas diena. Jā, vakar dzimšanas diena. Viņš tāds šausmīgs svaigs izskatās. Egon, netipiski. Nē, bet labi, okay. Bet par tām dzimšanas dienām šodien, Egon, runājot, vienam cilvēkam, kurš man šķiet visdrīzāk, kas šobrīd strādā, viņam tam ir pamatots iemesls. Raimonds Stroks šodien svina savu jubileju. Eiropas rallija čempionāta posma, rallija Liepāja Ventspils, organizators, autosportists, rallists un vēl arī rallija Talsi. Lai kurā, bet viņam nav laiks. Man vienīgais novēlējums tev, Raimonds, būtu pacēl galvu no tā datora un šodien vienkārši atlaid. Mazliet atlaid. Un bez Raimonda, es domāju, Raimonds šodien varētu, pieņemsim, sabīdīt kādu foršu dzimšanas dienas ballīti, piemēram, ar autorālistu Jānu Dūci, piemēram. Viņam arī šodien daudz laimes Jānim Dūcim, un arī kādam sen rallija trasēs neredzētam sportistam kā Mārtiņš Labs, ja tu atceries, arī šodien svin dzimšanas dienu. Mums ir tāds foršs vakars šodien. Klausies, uz banketu ar dziesmu par ralliju. Bet tu tādu banketu vēl kriktīgi, vai ne? Kas mums ir aktuāls? Aktuāls ir tas, ka arī dzimšanas dienas, tas ir aktuāls. Pareizi, Egons saka, Aston Martiņš šogad, starp citu arī 100 gadu jubilejas. Viņš ir sens. 100 gadi Astonam Martinam. Bet labi. Vēlreiz, kas ir aktuāls? Kas aktuāls šobrīd autosportā? Divas lietas pasaules līmenī iet vaļā. Parīz Dakar notiek? Notiek. Mūsē brauc? Un tur... Es jautāju, Mūsē brauc? Jā, Oskārs brauc. Sapcīt, viņš joprojām brauc. Ka viņam reāli norāva ko? Jumtu. Jā, tiešā plānas tā nozīmē. Jā, tieši tā. Bet malets lietuvietis turās godam. Tu dabūji apakaļ visu antenu? Atveta viņam, iedomājies, pieveda klāt pie servis parka. Tur ir mehi, iedomājies? Nē, nevis mehi, tur vietējie skatītāji. Nē, atveda, bet vienmēr mehi apakaļ. Uzlikt jumtu apakaļ, ko tur samoreizēm šodien nevar izdarīt. Savilcējiem. Labi, mums iet arī kas? Mums iet sācies ir... Jā, pagaid par to Dakars rallija sekundi. Dod man mazliet, fiksi tā, šačiks aiziet. Nē. Jā, vienmēr sakot, tur ir interesants lietas īstenībā, pavīdēja ziņas. Tie ir motociklists, piemēram, viens no sportistiem nogāž govu no kājām, no pašu. Tas kā nemaz tik smieklīgi nebija. Tas nav tik smieklīgi godu vārds, bet tas vien nozīmē to, ka Dakars rallijas ir īpaši arī ar to, viņam nebeidzās tādā ziņā, ka tikai plecu savaino, nav nekas tik traks. Savukārt galīgi neiet vieniem no līderiem, tam pašam Sainsam, neturpinās rallijas. Viņam arī Nasersā Latvijā, ko mēs zinām, pazīstam kā ļoti ātri braucēju. Vai ne? Arī neiet, bet toties, kam iet Stefanam Heinzam, es atvainojos, 10-kārtējiem Dakārs uzvarētāji gan ar mašīnām, ar mašīnām. Viņš tā mierīgi sāk un paskaties, tagad līderis mašīnu klasē, tā kā, malacis, jā. Pieredzēja nozīme. Labi, man interesē vairāk, kas notiekās ar Monte Carlo rallija, pateic. Tu jau iedevi jau tādu mazu odziņu. Ko pats senākais pasaules rallija čempionāta posms rallijas Monte Carlo iet vaļā, ir jau pirmie rezultāti. Ko es varu pateikt? Es atvainojos, vienā no vienīgajām rallijām, kad mēs šogad redzēsim vairāk, visvairāk kārtējo pasaules čempionu Sebastianu Loibu, viņš ir netverams, vienkārši neķerams. Viņš ir līderis pie tam diezgan satriecošām 2,5 minūtēm priekšā tuvākajiem sekotājiem. Uzlicis pareizās riepas atkal. Arī, bet, es domāju, ka tur uz pieredzi arī viņš paņem pilnīgi noteikti. Un, interesanti ar to Monte Carlo ralliju, tur sprāgi iet. Sēdiet pie televizoriem, jūs visu zināsiet. Protams. Lūk, tās aktualitātes šobrīd tajā lielajā autosportā, kā teikt, sekojam līdzi. Tieši tā. Bet, vēl maz informācija. Šodien mums nav ciemos atkal ots.lv čaklie darba rūķi. Strādā. Čaklie darba rūķi. Bet mums ir interesanta informācija, kad
Kāpēc viņi nav? Tāpēc, ka čaļi ņemās bija Ots LV aplikācijas jau Android telefoniem. Ja? Pag, tas nozīmē, ka nebūs apgriežot arī visi, kam nav iPhone. Tieši par ko arī runa ir. Ja? Un plānots to sapcīt no nākamās trešdienas, palaist dzīvē. Tad teikt, ka pie mums būs tā prezentācija. Nu, teiksim, tā tas arī būs. Ja? Un atšķirībā no iPhone aplikācijas, sapcīt, kas jau, kā mēs zinām, kādu brīdi pieejama App Store bezmaksas lejupielādē, Android tālruņiem ir neskaitāms versijas, un šobrīd tieši tiek testēti kādi pārdesmit telefonu aparāti ar pilnīgi atšķirīgām ekrāna izšķirtspējām un Android versijām, un par šito arī Ots.lv Džeks saka lielu paldies LMT, kad viņam ir dot tādu iespēju to darīt, lai šī Ots.lv aplikācija būtu pieejama iespēja vairāk dažādu šo telefonu lietotājiem. Ja? Un starp citu jāpiebilst viennozīmīgi, ka Ots.lv atkal ir pirmie, kas kaut ko tādu uzražo. Šitiem Džekiem tās idejas ir vienkārši superīgas. Un cik viņas vēl būs? Nē, lai viņi nenāk, bet galvenais, viņi ražo. Tas viss mums ir vajadzīgs. Tas ir super. Tieši tā. Bet nākošais viņi būs šeit, tā kā jūs klausieties, nākošais noteikti mūs, jūs zināsiet ne tikai par auto lietām, bet arī par šīm te lietām. Jo iedomājies tāds joks, vai ne? Cik cilvēki nopirka iPhone tikai tāpēc, lai varētu tikt pie tās iPhone aplikācijas Ots.lv. Viņi domā, tagad būs arī Android. Būs, protams, būs. Nu ko, malači, Ots.lv. Mums viens dancis un tad rūks un tālāk. Klausās, Danč, jā. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Ko arī mēs 101 Rūts, tā teikt, paplašinām savu redzesloku. Un laikam pirmo reizi pie mums ciemos studijā ir sportisti no ārvalstīm. Pirms pagājušā gada Tausu rallijas, atcerieties, bija pirmais mēģinājums sazināties ar ārzemju rallistiem, tas izdevās, un toreiz mēs parunājāmies ar jau pasaulē ļoti pazīstamo, es uzskatu, Norvēģi Madu Osbergu, un arī mūsu pašu kaimiņu lietuvieti Vitaudu Švedus. Taču šī vakara raidījuma viesiem ir pat ļoti liels sakars tieši ar Latviju un mūsu ralliju čempionātu. Tādēļ bez lielām ievadrunām sāksim ar pirmo no viņiem, dāmas un kungi. Viens no jauniem rallija talantiem Igaunijā, Sims Plangi. Hello, Sim! Hello! Nu, es nerunāšu, es nemēģināšu jūs pārsteigt ar savām angļu zināšanām, tāpēc droši vien, ka to darīs Oskars. Stafeti. How was it in Estonian? Tere hommikust? That's correct. Tere hommikust. Yeah, okay. Hi, Sim. How do you feel? I'm great, thanks. Doing good, all right. So, it's great to have you here, and especially because it's some sort of the first time there's ever been like a guy from abroad, like a rally racing driver guy here in the studio in our show. So, speaking about the show, by the way, has anyone told you how is this show called? No. Have you any idea? No. Okay. No idea. So it really sounds funny in English, you know. It's called Radio 101 Roars. Yeah, it sounds really funny. It's because the cars and bikes and everything we talk about here roars, you know. Yeah. So you got it? Yeah. Yeah, all right. I got the idea. Let's start with some simple questions for those who haven't noticed you yet, you know. And maybe that's why we call you the young and the perspective, right? As you are young, and obviously you are a fast driver, so you are a perspective one. So how old are you really? And for how long have you already been in racing? And when did you start to race? I'm currently 20, and I've been racing almost when I was 14. So I've been doing this more than the regular rally drivers right now. So yeah, starting young is a great advantage I have. So racing already for what? For 6 years, right? 6 years, yeah. Not bad for you. How did it all happen, if I may ask? You know, I mean, during the school years, people find lots of different activities, and you could have become an actor or a singer or a politician, I don't know. In Latvia, for example, it's common that this addiction for rallying continues with every next generation in the family. Is your dad or anyone in the family a racing driver, maybe? No one. And actually, it started like this, that my father, we were together in sauna, and actually he said, let's start rallying. Of course, younger and yeah. What more can you wish, yeah. Right? So it was basically your dad's idea? Yeah, it was. And actually, we tried motocross. That came out pretty good, but I wasn't so interested in it. So yeah, the next step was get into the car and start rallying. Motocross is more dangerous. Maybe that was the reason you feel more comfortable in a rally car, you know, where you have all these roll cages around you and stuff. No, I don't think so. That I was so young, I didn't care about safety. Okay.
then, but yeah, I just didn't feel so comfortable. I was a little bit afraid of jumping. All right. Yeah, that's why I don't jump with rally car as well so much. The spectators have noticed. I've seen you. Yeah, but others jump more usually. Okay, but you know what they say, when you jump sometimes you lose more time, so maybe it's better off not to jump. Yeah, that's the main idea. Or you risk damaging the car. It's also a possibility. Yeah. Good for you. Okay, a smart guy apparently. Nice. What was your first racing car, by the way? Some old piece of junk, you know, or you started with a decent, expensive, properly built rally car? Actually, my first rally car, was the first proper rally car which I had was a Citroën C2, which came straight from the factory. My father thought that he didn't want to do so much mechanics work, so he just went there and ordered a rally car for me, and that's where they all started. Actually, the funny thing was that I even didn't get to drive with it 300 meters, and the engine already failed me. Oh, yeah. So, a car from a factory. Yeah, and it already failed. That's not good for Citroën, right? Yeah. Not a good PR for them. We have noticed, by the way, that in Estonia, comparing to Latvia, there are a lot of new drivers showing up and really making their way to the top level. So how do you explain that? Is it some sort of a system that is working well in the, Estonian Autosports Federation level? Or maybe, some rich people like your dad, for instance, have nowhere to spend their money on, so they just, sponsor these things? No, I don't think it's about money. I think it's more like we have very good roads in Estonia. So if you want to become a rally driver, this is a really good chance. We have similar roads than in Finland. So yeah, a lot of great guys came out of Finland. So some must come out of Estonia. So you're guessing it just comes naturally. Like if you have good roads in your country, it's more likely that they're not going to play football, but instead they're going to be great rally drivers. Yeah, I'm not saying that, but I'm saying that guys from Germany who are driving on the freeway aren't most likely. Yeah, in Germany they play football, right? Yeah, they play football. So more than rallying. Yeah. Okay, good stuff. Speaking about cars and young drivers, there was a time when people were here, in Latvia, wanted to drive all-wheel drive turbo rally cars as soon as it's possible. But somehow I've noticed that in Estonia, it is a bit more like it is in the World Rally Championship, let's say, where you don't jump into the WRC car straight away, but you start with the front-wheel drive, for instance. Of course, if you're not Mats Osberg. Yeah, because Mats Osberg has never driven anything but, WRC car. But, so it isn't purpose, or it comes naturally that you don't rush with these things? Actually, I'm a quite bad example, because after the Citroën, I also purchased a Subaru Impreza straight away when I was 16. So I really can't comment on this, but actually I quite failed with the Subaru back then. So I think it's more like going forward gradually than rushing to the top. I think this is the better way to learn. Yeah, of course. And I mean, speaking about Estonian guys, is it the regular way they do it? Yeah, they do it actually gradually, like you told, and I think this is good. Okay, that's right. By the way, we did. Why did you choose Subaru as your first all-wheel drive car? Not Mitsubishi. Okay, so because the question is, despite that you did good, and obviously you say you failed, but I don't think so. Yeah. At least in some particular rallies. Yeah. Don't incidents. Your results were very good. And then why did you switch to Mitsubishi afterwards, like later? Because you could have bought, like, let's say a newer edition Subaru and continue with that. Actually, I think that there is not so much difference. Only some aspects, like Mitsubishi is a little bit faster, and some say that Subarus are a little bit faster on the slower bits. But I think there's not so much difference. And we had a great offer from our team, ASRT. So we just hopped on it and started trying Mitsubishi. You mentioned it, and that's actually the next topic. Okay, so let's talk about nowadays, right? We know the history of Siim Plangi. Now let's talk about nowadays. Estonian driver in a Latvian
team, which is Autostils Rally Technica, right? I mean, it's all good. I like that. I mean, it makes us look good, right? It does. It does. The Latvian guys. You have a great team. Of course. What can I say? It's just like in WRC somehow, where you have crazy Finns driving for Germans and French, right? Yeah. It's the same situation somehow. But seriously, how did this happen? And how is it going in Autostils Rally Technica rally team? But just please be honest with me. Is it because the Latvian team headquarters is based in Estonia? No. It's actually quite interesting. It was last year in Rally Alūksne. I drove Subaru over there and I did quite good. And, of course you did. You almost won the rally. Yeah, almost won the rally. And the ISRT team boss service, saw me and just offered me this opportunity, which is a great opportunity. And the team has been great all year. They have really tried to make me the first in all rallies, and sometimes I have let them down a bit, but I've tried my best, and the team is great, giving me a good support. I mean, okay, so far so good. Now, tell me, Siim, what about your future plans? Because you have not only chosen a Latvian team, but you have also, we've seen you a lot in racing in Latvia. Will you participate in the Latvian Championship or Estonian Championship in rallying, or maybe you will do both? I'm sorry to say this, but I am only going to do a few events in Latvian Rally Championship because I want to go to Poland to the European Rally Championship, and I want to go to Rally Finland, WRC. Oh, perfect. Yeah, so I have to give up on these a little bit, but I am going to do a full Estonia Rally Championship, so Latvian fans can see me there. Okay, but I mean, if that's your excuse, I mean, like if Poland and Finland is your excuse, that it's all cool here. Yeah. As long as we see you somehow here, it's cool. We will see you racing already this weekend in Rally Alūksne, and that's great news. Tell me, is it just for training purposes before the European Rally Championship round in Rally Liepāja-Ventspils, which you will participate as far as I'm aware? Yeah, the main point is to do some training and to get to know the car, because actually this will be my first experience with the car. I'm going to drive with the Group R4 car. Oh, right. All right. So switching from Group N to R4. Yeah, for the European Championships. And I'm going to use the wider tires, which is used in the European Rally Championship. So they will be a lot slippier than the usual ones. Because, Siim, I remember that last year you won 7 out of 9 stages in Rally Alūksne and eventually lost the race to Vorobjovs by less than 2 seconds. I mean, it all actually went wrong on the first stage, and afterwards you won 7 out of 8 rest of them with an old Subaru. I mean, come on, man. And Jānis is not participating this time, so you will have to go for the win. I mean, man, imagine what a start for the season would it be. Yeah, definitely. I'm going to try for the win. It's always been in my blood, so yeah. But last year, I lost 25 seconds because I had a spin in the first stage, couldn't get in the reverse gear. Yeah. Nothing to do. Not gonna happen this year. Not going to happen this year. Now, let's just round up a bit. Now, Estonia really has some few big names written in the history of WRC. So, what about you? I have to ask you, Siim. Are you also looking forward to that? I mean, and how soon do you think that could happen? Is that like a goal for you, the World Rally Championship? Of course, it must be a goal for every rally driver. All right. I'm trying to push and push. It's going to be very hard, but I am going to push to get to the WRC. And how soon do you see yourself over there? It's very hard to tell. Imagine. Try not to calculate. Yeah, if someone sees me in the European Rally Championships doing great, and I get some kind of sponsorship offer, then yeah, it could be 3 to 4 years maybe. Oh, perfect. Let's hope so. Perfect. And you have good connections over there as well, as far as I know. No. Few Estonians, guys, I even know them. Yeah. Okay, perfect. Siim, we wish you all the best and good luck in achieving your goals. It was an absolute pleasure to have you here tonight, ladies and gentlemen. Siim Plagi, the new hope, or I would say the next new hope for Estonia and WRC. So you better make it, man. You better make it happen, all right? Thanks. All right, best of luck this weekend in Alūksne. Thanks. Cheers. Radio 101.
Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Rūts. Tā kā es varbūt dzirdēju, tad iepriekš mums bija 100 plangi. Es laikā nemēģināšu, tomēr es netulkošu. Egon, drīkst netulkot, drīkst, jā, ok. Ejam tālāk. Viss, kurš ejam tālāk. Pēc cik mums šodien ir tāda jauno talantu diena, jā. Mēs savējos talantus esam atrādījuši, domāju, gudīgi sakot, daudz un pietiekoši, viss ir kārtībā. Un tāpēc talanti mums šodien ir no kaimiņu zemēm, teiksim tā. Otrs mūsu viesis arī ir pieskaitāms tieši pie jaunās paudzes rallija braucējiem, taču ar tādiem nopietniem mērķiem un plāniem, cik mēs saprotam. Lūdzam sagaidiet ar ovācijām. Rokas Paracērijus no Lietuvas. Vakar, Rokas. Labvakar. Labas, Rokas. Good evening, Rokas. You don't have the chance to be the first Lithuanian, though, rally driver on our show, as we thought the Švedas did a phone interview last year, but before Rally Talsi. But though, you definitely happen to be the first rally driver from Lithuania in the studio, really being here. So congratulations on that one. Thank you. All right. So I'm quite sure that you get the idea about Radio 101 roars, right? Yeah. I saw you trying to roar some time of the time, wasn't it? No, misunderstood. No, you didn't. Okay. You try that. It's very fun. It's really fun. I will be honest with you. We have so many things going on in motorsports in Latvia that I don't have let's say I don't have that much free time to follow what's going on in Lithuanian rally championship. So you tell me, are there many young and ambitious rally drivers in Lithuania like yourself? And how did it all work out for you? At what age did you start to race? Well, to be honest, we are quite jealous of Latvian young drivers because we don't have so many young drivers. For example, we have 2 or maybe 3 only young drivers who have perspective and opportunities to drive fast. And in Latvia, all the drivers have a lot of opportunities, and the quantity of practicing they have is really big. And for myself, I started racing from 16 years, so all right, 4 years since I'm doing this. All right. My first car was Volkswagen Golf. All right, so you did start with the proper old school rally car, right? Not like Simplangi, you already ordered from a factory Citroen C2, and then the engine broke after a few hundred meters. How did it go with the Volkswagen Golf, though? The engine also broke. Okay, but the Golf has an excuse. By the way, I've first noticed you in that little Mitsubishi Colt thingy you were driving, and before I heard actually the sound it makes, I thought it's just another lousy front-wheel drive. But oh my God, when you start the engine, I swear I could hear the familiar sound that only a Mitsubishi Evo can make. But there was no Evo around, and that's what I actually realized. What on earth have these guys been smoking? Seriously, that was the first thought that came up into my mind. To put an engine from an Evo into a piece of Mitsubishi Colt, that's what I was about to say. How and who came up with this idea? Did you build it yourself, like with your team? No, my ex-team built it. It's Mitsubishi Colt with Evo 8 engine. All right. So did it fit normally? No, it had... Or did you put in the trunk? No, it wasn't under the bonnet, but it needed some adjustments to the roll cage, the body shell. Like a lot of cutting, I suppose. Yeah. All right, and whose idea was it? One mechanic from our team, Darius Besevičius. Okay. A big hi to him. Yeah, this project is quite crazy, actually. It was amazing. Yeah, it's really hard to drive this car on the road. It's really sliding. Is it sliding a lot? I was actually thinking that it goes kind of straight because it's short. I mean, like a regular Evo is a bit longer than it's supposed to slide a bit more. Isn't it like that? In the twisty stages, it's really good because it fits everywhere. But on the fast stages, you don't have so many. You have to drive really precise with it. All right. Well, that's good. No, that's hard. No, but that's good. I mean, but now you do drive an Evo, so eventually you just got the idea, didn't you? I mean, you don't mess with engineering unless you are an engineer. What was the lesson you learned? I mean, and how did it all happen that you switched from the Colt project to a normal Mitsubishi Evo? Well, when I was driving with the Colt, we rented it and we were going just for the learning to get used to the four-wheel drive. All right. And then one colleague told us that he's selling the Evo 10 N group, so we decided to take it because the price was good, everything was good. We got a good offer, so
why not? The car is N group, something that is normal. True. Yeah, so... Yeah, all right. Quite competitive one. Okay, speaking about news, this year your car will be in Auto Stills Rally Technica Rally Team colors. Is that correct? Yes. All right. Why did you decide to join this team, and how is it going so far? Have you had a chance to meet the team and do some tests with the car maybe or stuff like that? Is it your car, by the way? Yes. Okay, so they're just servicing them, but you driving within the team. How's it going with them? Well, to be honest, I'm really happy. I have met the team. We had 2 tests, and at both tests I was really happy. I'm looking forward to Rally Alūksne. The team helped me to set up the car and gave me really good, useful advices. And I think this year will be the most successful year of my rally career. All right. We have seen you around in rallies across Baltics, but if you would have to compare, what is the overall competition level in Latvia comparing, let's say, to Lithuania? Is it better or worse, or what exactly should be better here or in Lithuania? In Latvia, you have very, very good top 10 to top 15 drivers. In Lithuania, we have only top 5. Okay. So in Latvia, for example, last year, if I drove 10th overall, in Lithuania I could be in 3rd overall position. All right. So in Lithuania we don't have such many good drivers. So that's the motivation to drive here. But what about the organizational level? I mean, I've seen quite a few rallies in Lithuania, like Halles Winter Rally or the 300 Lakes Rally, and they're really well organized. How you compare these things, and how many races have you had here in Latvia? I'm really happy that I hope you visit only those 2 rallies, because other rallies were very terrible. Okay. So I've been in 2 of the best ones. Yeah, Okay. Only the best ones. So other rallies are, to be honest, I'm disappointed. And in Latvia, every event is really good. The atmosphere is fantastic, and you come not to just a rally, but to like a feast. Oh, that's nice. We all like that, don't we? Yeah. Speaking about fast drivers, that also affects you somehow, because we have also seen you crashing in Latvia last year, if I remember right. It was in Talsi and the second time in Madona, right? Yeah. Despite that, you still continue racing. So I think it is true what they're saying. That if you want to be a fast rally driver, you just can't really escape a crash, right? Has the mistakes affected you in any way, or you try not to think about that? No, sure. Thinking about my mistakes, I improved a lot in my pace notes, which gives me more precise driving. You have to learn from mistakes. It's also better to learn from others' mistakes, but sometimes you have to make your own mistakes. All right. So let's just round out a bit. What about your plans for the year? How many rallies is it going to be, and any different from last year except the team? I mean, Latvian Championship, the Lithuanian Championship, or will you be as well in the European Rally Championship I will be round? Also as well as sim in Poland and Latvian European Rally Championships. In Liepaja Ventspils? Yeah, All right. Liepaja Ventspils, and I will go for full Lithuanian and Latvian championships. All right, that's good to hear. So the first race is already this weekend in Rally Alūksne, right? Yeah. Do you have any experience with Latvian rally roads during the winter time? And do you think they could be a lot different from the roads back home? 2 years ago, I drove in Alūksne. All right. The Green Colt. Okay. All right. So I missed that because I wasn't there. Okay. Yeah, I will hope to. For this Rally Alūksne, I hope to get better at the team and to try understanding how the tires work. So this is the main goal. All right, so no ambitions to win or anything like that. Any other stupid ideas like that? No. All right, good for you, smart guy. All right, Rokas, thank you very much for joining our show tonight. I hope you enjoyed it as much as obviously we did. And of course, best of luck. We hope this season will be a successful one for you, better than it was before, like last year. And obviously, we'll see you in the races. Yeah, sure. All right, Thank you. Take care of yourself. Okay. Cheers, bye. Radio 101. Reiz dzīvoja 3 ļaundari – Čakaris, Besis un Kreņķis. Viņi rija visu labo cilvēku laiku un priecājās redzot, kā ļaudis čakarējās, mēģinot apdrošināt savus auto. Taču 3 kaitniekus pamanīja Otstas.lv – komanda ar ērtiem un labiem risinājumiem auto apdrošināšanā. Tagad cilvēkiem klājas daudz labāk, jo apdrošināt savu auto Otstas.lv ir ātrāk, ērtāk un mierīgāk. Ienāc www.otstas.lv. Dzīvo zaļi.
Dzīvo šeit. Vess Motors, Toyota un Ostas.lv piedāvā 101. Nav laika. Kurš? Vispār mēs laikam šī gada katrā radījumā esam runājuši par to, ka tūlīt sāksies, tūlīt būs rallija sezona, tūlīt ies vaļā. Dāmas un kungi, tas brīdis beidzot ir klāt. Tūlīt iet vaļā. Var droši teikt, 2013. gada rallija sezona Latvijā ir sākusies un sāks jau otro gadu pēc kārtas ar ralliju Alūksne. Ir tā. Trešo. Tad īsti kārtīgs ziemas rallija. Nē, vispār trešo, bet man liekas, vienkārši nebija kā pirmais. Okay. Jā. 11. gadā tas bija vienkārši rallijs un arī pagājušā gadā, un arī šogad viņš ir rallijas sprint čempionāta pirmais posms. Un ciemos mums studijā šodien ir rallija Alūksne 2013 organizators Gatīs Cimdiņš. Vakar, Gati! Čau! Savs mūtu senioram. Tā novērt. Man pašam patīk, jā, ok. Vispār nekur Latvijā sniega nav. Tad skatām, tad laikam vienīgā cerība vispār, kur viņš varētu būt, laikam Alūksnes pusē taču ir jābūt. Kā tu izstāst Alūksnē? Sniegs ir? Protams, sniegs ir Alūksnē gan arī vai katru gadu, katru ziemu bijis, lai gan, kā jau runā, kad Latvijā ir maziņa, bet tomēr dažādi. Vienā pusē līst, otrā pusē ir sniegs, un Alūksnē tā puse, kurā ir sniegs. Nu, jau varbūt tās ir pa daudz, un vadības sviras tika pievilktas tā kā, lai vairāk nebirtu. Viņiem tur savs svirs ir forši. Šogad gada rallija Alūksne 2013 ir, jau ir tā kā Latvijas rallijas sprint čempionāts, tad uz to čempionātu posms, pie tam atklājošais. Es saprotu, ka ne tikai nākamā gada mērķis tā kā lielais čempionāta rallijas, bet arī tā kā šogad bija. Kaut kas tur nesauga, bet kā būs nākamgad jau? Jā, bija. Mums pagājušajā gadā bija kandidāti rallija posms, kuru mēs veiksmīgi tikām galā. Bet laikam jau nav tur ko daudz slēpt, un visas apkārtējie cilvēki redz un zina un runā, kad vairāk vai mazāk ir kārtis sajukušies ar Eiropas čempionāta ienākšanu mūsu rallija aprindās. Bet visai saimē tas tā kā nāk pa labu tomēr. Jā, kaut kur droši vien, bet nākamgad jābūt. Šoreiz varbūt, kad paliek bez šā. Bet nākamgad es domāju, kad mēs iesim un lai būtu to rallija čempionāta posmu arī Alūksnes pusē. Vispār, skatoties, teiksim, dalībnieku sarakstu, priecē, vienā priecē, gan labs 60 dalībnieki, super vienkārši, kvalitatīvi skatoties arī forši. Ir liels skaits tieši lielā rallija braucēji, kur izmanto, cik saprotu, kā treniņa iespēja, būs ko redzēt, Jā, protams, ka treniņa iespējas jau savādāk jau viņam nebūtu liela jēga varbūt braukt uz to Alūksni, bet tas priecē un tas ir arī tāds kā rādītājs, kā latiņa, jo, kas galvenais ir kritērijs, ir sportists. Tieši tā. To pasākumu rīko vai nerīko, bet ja tev sportista nav, tad labs rallijs ir labs sportists, tieši tā. Gudīgi sakot, bet skaists skats ir uz to rallija sprinta tieši dalībnieku sarakstu. Jā, tikai 34 pa visām klasēm kopā. Kas pa iemeslu? Viņi nav vēl pamūdušies, vai arī tu viņus esi nobiedējis ar to nakts ātrumu posmu, ar tām gaismām? Kā tur ir? Nav lampiņas kaut kas. Domāju, ka diez vai būs tas, kad nobiedēti. Tur jāpaskatās, varbūt gada griezumā būs, cik kupas skaisto braucēji būs. Un ņemot vērā visus gadus, varbūt rallija sprintā skaiti arī road klasi. Šogad tā kā road klasi ir secentā, vairs skaitā neiet. Jo 10-11 nāc klāt vienmēr. Tāpatās kaut kas tur pamainījās. Kā es domāju, tas pats vien ir, jā? Tas pats vien plus mīnus ir. Kāds varbūt nav, jā, bet tas ir pašu ziņas, un to jau redzēsim gada griezumā. Kā šogad ar rallija Alūksne ātrumposmiem? Es tā saprotu, ka jūs tur nepajokam ņemties. Būs arī jauns kāds nogrieznis, stāst, kā tad iet ar tiem dopiem. Jā, protams, un jau šogad mums ir 60 dalībnieki, tad nākamgad gribam 80. Neteiksim 80. Labi ciparu nesauksim. Gribam vairāk. Un tad arī ir jāstrādā, lai kaut kas būtu savādāks, kaut kas būtu priekš tā sportistam interesantāks. Tāpat jau tā puse ir nedaudz vairāk vai mazāk ir piemirsta. Tas rallijs ir atgriezies Alūksnē un jāstrādā pie tā. Jā, esam izbūvējuši jaunu ātrumposmu. Tad būs nezināmais arī faktors. Būs arī nezināmais faktors. Iedomājieties, viņi izbūvējuši jaunu ātrumposmu. Tas šis formai patīk vienkārši. Džeklis būvēja jaunu ceļu dopu. Tas normāls pieeja. Skaidrs, ka būs tie 100 dalībnieki. Tagad vai pie tām konkrētām lietām. Tātad kas, kad, kur un cikos? Un par kādām naudām? Pasākums sākās piekdien. Piekdien sportisti iepazīstās ar trasi, ar maršrutu. Un 8:00 vakarā ir ceremonālais starts. Tas mums tādā kā lielais vaļā. Jā, tāda kā iepazīstināšana ar sportistiem, skatītājiem un tādā veidā. Un tad pārbraucam pār estakādi un tošamies sestdienai. Un sestdien no rīta 9:30 no rīta laižam vaļā. Un notiekās 4 ātrumposmi pa 2 reizēm. Izbraucam 2
pārvalkam riteņus, braucam vēlreiz. Jā, tad varbūt, ka pārēdam pusdienu. Un es saprotu, ka pat tums arī būs kaut kāda braukšana. Un pat tums arī būs. Pēdējie 2 ātrumposmi būs arī diennakts tumšajā laikā. Nu, tas pat arī skatīties, atceru, bija paši izgaismots viens krustojums, tur toreiz bija vienkārši fantastiski skatīties pa nakts ātrumposmu. Tas tad sanāk tā, ka piekdien vakarā braucam balējamies, sestdien no rīta braucam, skatāmies gonku līdz vēlēt tumsai. Un pēc rallī, tad es saprotu apbalvošanu, bet tas arī vēl nav viss ar apbalvošanu, jo viss neveiksies. Jā, tad arī būs neliela ballīte, kur varam... Nu, līdz svētdienai. Ļoti labi. Rezervējiet 2 naktis. Perfekts formāts. Privāti ieskatiem. Perfekts formāts. Tur tā lielākā intriga sabūt būs arī tieši to viens as piedziņas, jo tur būs kaut kāda balva. Tāda nopietna balva. Nezinu, liela vai maza, bet arī pagājušo gadu mums bija ar atbalstītāju un sponsoru palīdzību sarūpētam vienas piedziņas mašīnām, ātrākajai mašīnai, 1000 eiro balva. Ne liela, ne maza, liela balva. No kā mēs arī it kā neatsakamies un domājam arī šogad. Un tāda arī pastāvēs šogad, tā kā ātrākajai mašīnai vienas piedziņā būs tā balva 1000 eiro. Nu, džekiem ir pa ko cīnīties. Bet mēs saprotam, ka tieši lielākā konkurence arī tur, man liekas, bija kaut kādi 13-14 gabali tieši ir šajā vienas piedziņas klasē. Un okartiešiem, kas laikam, tomēr ir tie arī viena no galvenajiem favorītiem, Krists Kalniņš ir atgriezies krasē. Un tur es domāju, ka viņš tiem jaunajiem mazliet tur tā pakutinās. Protams, intriga būs, un arī nevaram mēs aizmirst kaimiņu puišus Igauņus. Lembičs Soē. Kas arī varētu būt viens ļoti stīri braucējs un sastāvīt konkurenci. Alūksnē, ko redzēt, ja mēs skatītāji klausītāji būs. Bet ir vēl viena informācija, kas ir, manuprāt, viena no pats svarīgākā tieši skatītājiem. Rallijas ir bez... Turpina gadsimtiņš. Bez maksas. Tātad, cienījamies skatītāji, klausītāji, mēs dodamies un vienkārši baudām ralliju. Kas tur, cik tur tā darba? Bet toties kādas emocijas, tieši tā. Gatīs, sirsnīgs paldies, ka tu izbrīvoji laiku atbraukt līdz mums. Zinām, ka tev ir darba pilnas rokas. Lai izdodās, tiekamies jau piekdienas vakarā Alūksnes centrā ar lielu atklāšanu šo. Salūts būs! Salūts. Kur bez salūta Alūksnes rallijā. Sportistus jau esam sagaidījuši, tagad atliek sagaidīt tikai bulkavu skatītāju un pasākums var sākties. Skatītāji būs, ticamāk, Alūksnē skatītāji bijuši. Ok, paldies, Gadi, lai veicās. Paldies, ejam tādā finiša taisnē. Finiša taisnē, nu, godīgi sakot, tādā mēs zinām, ja mēs skatīties gribam, mēs braucam uz Alūksni 2013. Ja gribam paši izvicināt rokas, mēs braucam uz kurien? Uz Smilteni, turpatās, nu, pa ceļam. Aizbraucam, izvincinām rokas 20. datumā, ir jau Smiltenes ziemas autosprinta 2013. 4. posms. Visa informācija ir www.ziemeļlatvija.lv. Tas tā forši sanāk sestdien, noskatāmies gonku un svētdien tad pašu mēģinām visas lietas. VRC, protams, rūts un arī tā kā ar rūts. Televizoru. Tie, kas sēž mājās un negrib apvalstēties. Alūksne, foršā. Bet tie, kas pavadīs savas brīvdienas, lai, es domāju, pavadīs mājās vai ārpus mājām, neatkarīgi no tā, lai jums labi mīļie rūts, mēs tiekamies nākam trešdien ar vissvaigākajām ziņām un iespējams būs iespēja redzēt, kā tad mums gāja tajā nedēļas nogalē arī video. Tepat vien mēs būsim. Tieši tā, čau! Tā.